Sveicināti! Es esmu Inta Kalnozola. Šobrīd strādāju Rīgas satiksmē par trolejbusu vadītāju. Interesants gadījums. Pirmo pusgadu nostrādāju tikai uz īsiem trolejbusiem. Bija pirmais atvaļinājums, un pēc atvaļinājuma man lika stažēties uz garo trolejbusu, kas bija dotas tikai 4 dienas. Bet pirmajā dienā, pirmajā aplī, netika pārslēgts pareizais kloķītis, uz kuru pusi jābrauc. Un tā rezultātā es norāvu vadus. Nevis stangas ir nokritušas, bet, kad ir vadi norauti, tas bija tajā brīdī tāds šoka moments. Likās, ka tā ir man pēdējā darba diena. Ārpus darba man ir, teiksim tā, ģitāriņa, bet šajā satiksmes darbā ļoti maz laika paliek pašai sev. Viens kolēģītis man atveda ģitāru, tas jau bija pirmais solis ceļā uz to, manu sapņu piepildījumu. Un tad nākamais bija, kā to vispār sākt, ar ko sākt. Un bija arī tā, ka es kurjeru darbā ņēmu līdzi uz darbu ģitāru, jo, kad nebija pasūtījuma, es vienkārši spēlēju direktors kabinetā, sēdēju, spēlēju. Man vismaz bija iespēja trenēties, kaut kā tādā veidā. Vairāk es esmu tā kā šlāgeris, es esmu latviešu mūzikas cienītāja. Man ļoti patīk šlāgeri. Man vispār no visiem mūzikas instrumentiem ģitāra man kaut kā sirds stīgas aizskar. Par cik es visu mūžu Ķengragā dzīvojusi, tā būs dziesmiņa, kur ir par manu rajonu, un kur iespējams arī trolejbus pieminēts. Par daudz šeit pagātnes un patiesības rūgtas, un 15. trolejbus jau leģendārs. Pie baznīcas sēž bērni akmeņus, kas mētā, pieturās starp suņiem veči jālulok. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, sarežģītas, skalam nepazītas. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, sarežģītas.